Tātad mēs esam atzinuši, ja gadījumā arī nebūs citi brīnumi, ka drošība ir arī citas nozares, ne tikai ārējā un iekšējā, iekšlietas un aizsardzība. Ja? Tas tā ir iztulkots tagad, ka drošība ir visās nozarēs. Šobrīd tātad ir ar valsts drošību saistītie prioritārie pasākumi. Valsts budžetā nākamgad tiks finansēti 289 miljonu apmērā un pamatā tie attiecās uz valsts drošības dienestiem, kiberdrošību, aizsardzības ministriju un iekšlietu ministriju. No tiem 289, cik izglītībai veselībai papildus? Tātad ir paredzēts pieaugums pedagoģu atalgojumam 2,6% apmērā no kopējā darba algas fonda. 30 miljoni. Cits nekas nav izglītībai. Es skatos uz rektoru tā.